Liepājas valsts tehnikuma mācību virtuvē liela rosība. Topošie pavāri gatavo ēdienu no piena. Šī diena visi ir veltīta unikālajam un vērtīgajam produktam pienam, jeb baltajam zeltam. Un vispirms skolas audzēkņi parāda, cik dažādus un garšīgus ēdienus var pagatavot no piena. Katram bija jāsmeklē 3 recepti, un vienu recepti viņi gatavoja grupā konkursu kārtībā. Tad pirmās 2 vietiņas mēs nolēmām, ka viņi arī piedalās tagad šī konkursā ar saviem labāko izdomu un interesantākajiem ēdieniem un tādā veidā. Tā kā tas viss ir audzēkņi sameklēts un vienkārši mēs piepalīdzam ar savām idejām un kaut kādiem padomiņiem tādā veidā. Lielākoties gan jaunieši izvēlējušies gatavot saldos ēdienus, piemēram, piena ķīseli, pudiņus, dažādas želejas. Vienai no tām autori devusi nosaukumu Saldā Mellenīte. Agnese Gudēna ir 1. kursā, tāpēc jo īpaši priecīgi, ka viņas gatavotais piena ēdiens ticis labāko vidū. Es domāju, ka vienkārši parasti želē nebūtu interesanti taisīt. Es domāju, pievienot kaut kādas ogas, kas bija vairāk uz vasaras sezonu, tādas aktuālākas. Es domāju, mellenes pielikt. Protams, tā ir diezgan liela pieredze. Arī pašam sev, ko tu pēc tam var izmantot. Arī izbaudīt, kā tas ir vispār piedalīties tādos konkursos. Tā ir man pirmā reize. Savukārt 2 puiši šoreiz nolēmuši galdā celt piena zupas. Vienu ar gailenēm, otru dārzeņu lēcu zupu. Я думал насчет рецепта где-то 1,5 недели. Par recepti domāju kādu pusotru nedēļu. 2 reizes mājās pagatavoju, sanāca, un tagad te darbojos. Man tas viss interesē. Gatavoties konkursam jau daudz ko iemācījos. Šo zupu vispār nemācēju gatavot. Pateicoties šim konkursam, pamēģināju, man iepatikās, un var teikt, ka tagad tas ir mans mīļākais ēdiens. Dienā izdzeru kādu puslitra piena, jo nodarbojos ar sportu, tāpēc vajag dzert pienu. Tā kā man salda ēdiena īpaši iet pēc sirds, tad es meklēju vairāk uz sāļajām, un šis likās normālākais variants, tāpēc izvēlējos tieši šo recepti. Cits sēns, ka neies tur klāt, un izvēlējos gailēns, kaut kāds baravika, šampiņoni. Es domāju, ka tur neiet tik labi klāt tam visam. Es vairāk uzzinu, iemācos kaut ko pieredzi. Speciālisti uzsver, ka arī piena zupas var būt ļoti dažādas un piemērotas katra garšas izjūtām. Piena zupas sortiments ir ļoti plašs, un katrs no pavāriem uzskata par savu godu lietu izdomāt jaunas recepts, un tāpēc mums arī tapušas, piena zupa ar zivīm, piena zupa ar dažādiem dārziņiem, kā mēs jau zinām, piena zupa ar putrājiem izstrādājumiem, piena zupa ar speķi, piena zupa ar dažādām klimpām. Tas sortiments ir ļoti, ļoti plašs. Tagad jau mēs liekam dārzeņus ar putrājumiem kopā un veidojam biezzupas, kremzupas. Kremzupas ir varbūt tās, kas bērnus uzrunā un kuras viņi labprāt uzturā lieto. Šī ir viena no aktivitātēm, kas notika piena dienā. Pasākumu pienu ēdu, pienu dzēru Liepājas valsts tehnikumā organizēja Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes piena grupa sadarbībā ar skolas topošiem pavāriem. Tas viss tāpēc, lai popularizētu šo nepelnītu 2. plānā atstāto uzturvērtībām bagāto produktu. Statistikas dati šobrīd nav iepriecinoši. Vidēji katrs iedzīvotājs dienā izdzer tikai pusglāzi piena, bet pilnvērtīgam uzturam vajadzētu 2 reizes vairāk. No Latvijā saražotā piena tikai 56% tiek pārstrādāta rūpnieciski, eksportē apmēram 33% un pašpatēriņam tiek patērēts vien 10%. Sapratām, ka ir ļoti daudz veidu, kā pienu var izmantot, ne tikai izdzert, bet arī gatavot dažādas ēdienus. Tāpēc jau arī šī devīze pienu ēdu, pienu dzēru, un kas nāk no tālas pagātnes, un tie ir tautas dziesmas vārdi, kas joprojām ir aktuāli. Un palasot seno literatūru, atceroties bērnību, bija tik daudz garšīgi piena ēdieni, jo zemniekam toreiz gotiņa bija svarīgākā, ar gotiņu sākās diena, ar gotiņu beidzās diena, un vārīja lielus zupas katlus un piena ķīseļus gatavoja, un kas tik nebija, un viss bija ar pienu. Govs piens ir bagāts ar olbaltumvielām, bagāts ar C vitamīnu, ar kalciju, un kalcijs ir tas mikroelements, kas nostiprina un palīdz attīstīties mūsu kaulu sistēmai, zobiem, mugurkaulam. Varbūt mums ir vairāk jādomā par to, lai tiešām jaunieši lietot šo pienu uzturā, jo šīs problēmas ārsti ar viņām saskarās katru dienu par jauniešu kauliem, par mugurkaulu, stabilitāti, kas tomēr varbūt trūkstot kalcijam ir zemāka nekā vajadzētu būt. Garšīgi, man garšo piens. Tas arī to kauliem stiprumu, un tā dzirdējis maz kādu puslitru būtu dienu sanāk. Veselīgi, garšīgi. Cik bioloģijas stundās mēs par to esam runājuši, un tā veselības mācībā, ka tur ir daudz kalcija un
sādu citu veselīgu lietu. Katru dienu nedzeru, bet katru otro, katru trešo dienu. Ja esmu pie omas, tad biežāk, jo viņi parasti dod pienu dzert, jo tas ir veselīgi. Piena dienā jauniešiem bija iespēja uzdot arī dažādus jautājumus par pienu un no tā ražotajiem produktiem. Uz viņu jautājumiem atbildēja cilvēki, kas ar piena pārstrādi sastopas ikdienu. Dažus mītus mēģināju apgāzt to, ka no pulvera šeit Latvijā neviens pienu negatavo, vai ne? Tas nav ekonomiski. Un kāpēc pasterizēts piens nesaskāpst, ka viņam nav jāsaskāpst, kāpēc viņš jāpasterizē. Daudz tādas lietas, kuras vienkārši jebkuram jāzina, un īpaši varbūt nākošiem ēdinātājiem, pavāriem. Piena dienā bija iespēja redzēt arī profesionālu pavāru darbošanos. Daudz savādāk varbūt kā pagatavot pienu. Tā tad ir grauzdētas baltmaizes, piena saldējums, baltās šokolādes muss un cepts piens. Cik ikdienā bieži tiek izmantots arī restorāna ēdienkartē? Man liekas, ka kā dzīves piens noteikti daudz, bet piena izstrādājumi, man liekas, ir katrā noteikti otrā ēdienā. Tas ir piens, jogurts, biespiens, svaigs siers un tā tālāk. Tā kā ļoti bieži. Pasākuma organizatori atzīst, ka arī turpmāk skolās rīkos pasākums, kad diena būs veltīta kādam no Latvijā ražotiem uzturvērtīgiem produktiem, jo tikai tā var vairāk iepazīt nepazīstamo, un kurš gan cits to vislabāk novērtēs, ja ne paši. Pasākums tika īstenots valsts lauku tīkla aktivitātes ietvaros, atbalstīja Zemkopības ministrija un lauku atbalsta dienests. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, Skrundas televīzija.